Talsu piensaimnieks pastāv vairāk nekā 100 gadus. Uzņēmums nodarbojās ar pilpiena produkcijas ražošanu, kā piens, kefīrs, sieri, jogurti. Vispazīstamākais no produktu klāsta ir Talsu ritulis un Deviņkalnu siers. Uzņēmums savām vajadzībām izmanto apkārtējo zemnieku pienu no Kurzemes, kā arī strādā pie sava sortimenta palielināšanas. Uzņēmumā tiek ražoti 26 produkcijas veidi. Uzņēmums savu saražoto produkciju realizē uz Eiropas Savienību, kā arī Latvijas iekšējām tirgumu. Jāsaka, ka Talsu piensaimnieks ir uzņēmums, kurš atrodas praktiski vecpilsētā un pilsētas centrā. Nodarbojās ar uzņēmēju darbību jau 100 gadu garumā. Un šajā laikā, ja soli pa solim veicinājis ne tikai savu attīstību, bet arī rūpes par vidi. Talsu piensaimnieks ir īstenojis ar Eiropas Savienības atbalstu priekšattīrīšanu projektu, kas ievērojami noņem slodzi uz talsu attīrīšanas iekārtām, tādējādi saudzējot vidi un apkārtējos cilvēkus no papildus smakām un papildus negatīvu ietekmi. Valsts vides dienests augstu novērtē sadarbību ar Talsu piensaimnieku un viņa spēju pielāgoties vides prasībām, kas uzliek augstus standartus, it sevišķi tāpēc, ka uzņēmums atrodas faktiski Talsu vecpilsētā kā kultūra vēsturisks piemineklis. Investīcija, ieguldīšana, priekšattīrīšana, izbūvē ir pamats mūsu uzņēmumu pastāvēšanai ilgtermiņā, kā arī apkārtējās vides uzlabošanai.